klasē, pirmajā klasē Latvijā. Zvaigznē klase ir ļoti īpašs projekts, kas mēģina aizlāpīt to aizu, kas varbūt šobrīd eksistē starp izglītības sistēmu, es runāju par vispār izglītojošo sistēmu Latvijā, un radošo industriju. Un es pārstāvu mūziķus un esmu mūzikā jau vairāk kā 15 gadu, un es ticu, ka tehnoloģija vairs nav tāds priekšmets, ko vajag apgūt fakultatīvu vai brīvajā laikā, bet ka tas ir īstenībā nozares industrijas standarts. Ar projekta palīdzību vispār izglītojošajās iestādēs tiks ieviesti jauni standarti mūzikas kabinetiem, sniedzot skolēniem piekļuvi dažādām mūzikas tehnoloģijām. Zvaigznē klases kodols, protams, ka ir ierakstu stacija, un pašā centrā mums ir dators ar programmu, kurā var ierakstīt audio failus, MIDI failus. Kas tas tāds ir, to varēsiet uzzināt, ja apmeklēsiet nodarbības. Vēl mēs varam runāt arī par STEM izglītību, un šeit, piemēram, mums ir analogais sintezators, un te mēs pieskarsimies jēdzieniem, kas ir fizikā, tie ir decibeli, tie ir herci, un tas tikai parāda to, ka mūzika pēc savas būtības ir multidisciplināra nodarbība. Un tad, protams, ka mēs varam runāt par MIDI kontrolieriem. Arī šīs te flautas nav parastas flautas, tās ir MIDI flautas, kurām, piemēram, var nomainīt skaņu un var dzirdēt stīgu skaņas. Un tev aizmugurē ir vēl viens mikrofons, kas ir speciāli domāts, lai varētu ierakstīt dažādus audio signālus. Un tieši tāpēc es domāju, ka šajā mikrofonā Siguldā radīsies daudz skaistas melodijas, audio grāmatas, varbūt kāds Siguldai domāts audio gids. To visu var izdarīt ar mikrofonu palīdzību, un tas viss skaisti slēdzas kopā ar šo skaņas karti, un mēs to varēsim dzirdēt šajos te studijas monitoros. Šīs ir tāds būtiskākās komponentes, un tieši tāpēc svarīgi atslēgas cilvēkam, skolotājam, būt kompetentam, orientēties šajā sistēmā, un ar skolāniem īstenībā būs visvieglāk, jo viņi ļoti ātri to visu uzķer, un galvenais ir piedāvāt viņiem radošus, interesantus uzdevumus, kur viņi sevi varēs realizēt. Līdz šim piedalīties šajā projektā uzrunāts jau vairākas vispār izglītojošās iestādes Latvijā, bet Siguldas pirmā pamatskola ir pirmā, kur šis projekts tiek īstenots. Siguldas pirmā pamatskola ir bagāta ar savām tradīcijām. Viens no šīm tradīcijām mums ir kori, kas ir gan meiteņu kori, gan zēnu koris. Un šī ir vienkārši lieliski iespēja, kā šīs tradīcijas pacelt jaunā gaismā un skatīties uz tām no citu skatu punktu un, teiksim, attīstīt viņas jaunā līmenī. Ārzemēs, piemēram, Zviedrijā, šāds paņēmiens mūzikas pedagoģijā jau tiek praktizēts. Savukārt, lai ko šādu ieviestu visās vispār izglītojošajās skolās Latvijā, svarīgi ir skolotāja vēlme iesaistīties. Es domāju, ka tas ir liels izaicinājums jebkuram Latvijas mūzikas skolotājam, un tieši tas arī man būs izaicinājums. Ja? To, ka tas pasaulē jau darbojas, tas man ir zināms, to es esmu redzējis arī ārpus Latvijas robežām. Gribētos jau, lai mēs Latviju arī iet laikam līdzi, un lai arī mūsu bērniem būtu iespēja apgūt šādas te prasmes darboties pie šādām te stacijām. Jauniegūtās mūzikas iekārtas tiks izmantotas 7. līdz 9. klāšu mūzikas stundās. Šobrīd, par cik mums ir tikai viena šāda stacija, tas nozīmē, ka katrā mūzikas stundā pēc rotācijas principa 5 no skolēniem darbosies stacijā, un pārējie skolēni darbosies, kā tas ir ierasts, dziedās, ritmizēs, apgūst mūzikas teoriju, mūzikas vēsturi. Un tā tas ir šobrīd paredzēts, kamēr ir viena stacija. Zvaigznē klases ieviešana Siguldas pirmajā pamatskolā bija iespējama pateicoties skolas vecāku biedrībai un vietējo uzņēmēju finansiālajiem atbalstam, kas šajā gadījumā bija sadarbībā ar SIA RDA un veikalu tīklu LV. Skola pati to nav iespējams no pašvaldības gaidīt, tas būtu diezgan ilglaicīgi, tā kā meklējām risinājumus, kā to ātrāk ieviest skolā, un caur biedrību mēs uzrunājām uzņēmējus, sūtīja viņiem vēstules, un bija arī atsaucīgie. Tā kā mums izdevās. Arī citas pašvaldības jau ir izrādījušas interesi, un visticamāk, nākotnē šādas klases skolēniem būs pieejamas arvien vairāk skolās. Savukārt projekta autori, pateicoties fonda Laipa finansiālajiem atbalstam, jau sākuši darbu pie metodiskā materiāla izgatavošanas, lai šīs tehnoloģijas mācību stundās tiktu izmantotas jēgpilni.